Labdien, mežāži, Jūlijas un Taro. Enerģija. Mežāžiem šis ir ļoti auglīgs laiks, ļoti mierīgs, lēns, baudāms, saistīts ar mājīgumu, ar mājas rūpēm, ar ģimeni, ar mājas iekārtošanu, dārzā darbiem. Tāpatām tās ir bezgalīgs rūpes par bērniem, mazbērniem, pacietība, nogaidīšana, tādā ļaušanās procesam, jo ziniet, ka pieņemsim, kad pieskata bērns, ja tas ir kaut kas ļoti ilgi, tiek vilktas kurpes vai kādi citi procesi, kas lieliem cilvēkiem liekas ļoti ātri un pašsaprotami, bērniem ir vesela pasaule, kas ir jāiemācās un jādara. Un tas, protams, neatiecas tikai uz sievietēm, tas attiecas arī uz vīriešiem, būt iecietīgiem, būt maigiem, gaidošiem un varbūt nesteidzināt šo mēnesi, atrast prieku tādos mazos sīkumos, kas notiek apkārt. Palūkosimies, kas mežāžiem gaidāms ir darba jomā. Jā, darba jomā tāds lēnīgums, apstāšanās, dažam tāpat varbūt kaut kāda neziņa, neizlēmība, nesapratne, kas notiek, kādēļ drīzāk tas, kādēļ nekas nenotiek. Dažam labam mežāzim šis varētu būt pārdoma par to, vai es vispār esmu savā vietā. Jo tagad, kad tas lielais gada skrējiens ir mazliet aprims, varētu būt laiks padomāt, ko es daru, kādēļ daru, un vai tas, ko es pašlaik nodarbojos, vai tas vispār ir man atbilstoši. Tā kā mežāžiem darba tēma un karjeras tēma allaži ir tāda no svāra, tādēļ šajā mēnesī izdariet secinājumus pēc tā, kā jums iet darbā. Palūkojieties, cik reizes šajā mēnesī jūs iegūstat patiesu prieku un gandarījumu, cik reizes jūs sajūtat, ka jūs esat reāli novērtēti savā darbā, un varbūt paralēli arī pajūtat tās reizes, kad tā kā neizdodas noķert šo prieku, gandarījumu un vajadzības sajūtu. Salieciet mēneša beigās kopā, un tad redzēsiet kādu iespējams citu skatījumu uz šo privātā dzīve un mežāži. Privātā dzīve arī prasa mazliet tādu vientulības vai vienatnības piegaršu. Šī kārtas, kā jūs redzat, meitene dodas viena pati kaut kur gar jūras krastu uz bāku. Tas nozīmē, ka pabūt vienam arī ir ļoti vērtīgi šajā mēnesī, un es gribētu teikt, ka dēļ tā nebūtu jāstrīdās vai jābūt kādā naidā ar savu partneri, ļaujiet otram darīt to, ko viņš vēlas, ļaujiet nodarboties ar saviem hobijiem, ar lietām, un tad, kad cilvēks atgriežas atpakaļ pēc sev tīkamu lietu darīšanas, viņš allaži ir priecīgāks atkal satikties un būt kopā. Jā, tie ir tā kā mazliet tāda atšķirtības sajūta un vajadzība drīzāk sajust tādas iekšējas vēlmes nekā uzstāt uz otru cilvēku, lai viņš piepildu mūsējās. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī kārts saka, ceļš vēl ir priekšā, ceļš ir tāls, pašlaik nekas īsti nenotiek, un raugiet drīzāk, ko jūs varat vēl gribēt, meklēt, atrast, bet tā nav aktīva darbība, tā ir tāda mierpilna apcere. Un par ko pat vērts padomāt? Būtu vērts padomāt par to, vai nevajadzētu skatīties tālāk, augstāk un savādāk. Ja? Šeit mēs redzam tādu interesantu pilsētu, kas nelīdzinās Rīgai, un nav mūsu tradicionālā vide. Tas nozīmē, ka der padomāt, kā redz citi cilvēki, kādas sajūtas, kādas tradīcijas, kādas dzīves stils ir citās vietās, un mēģināt tā kā iziet no tā savu tradicionālā burbuļa ārā un palūkoties kaut kur tālāk. Protams, arī ceļojums šajā laikā ir noderīgs, bet mēs ceļot varam arī lasot grāmatu vai skatoties kādu raidījumu. Tāds interesants mēnesis, man liekas, diezgan pārdompilns un lēnīgs un pārdompilns. Man liekas, ka jums veicas mežāži. Uz tikšanos!